nobraukums jau gadu gaitā jau diezgan liels. Jau. Pirmajām mašīnām, kurām nopirkām, jau ir miljons. Tik daudz tur ir tie odometrā? Jā. Jā, var. Jā. Visu laiku arī tiek kontrolēts degvielas cenu izmaiņas, viss arī mašīnu cenu kāpumi un octu un kasko. Tas viss tiek ierēķināts plus mīnus cenā. Un galvenais ir izveidot to komandu. Komandu, uz kuru var paļauties. Ir gan šoferi, ir gan menedžeri. Atradām kunga dušā un Ballīte notika, jā. Tāda epizode viena bija dzīvē, jā. Laipni lūgti loģistika bez filtra. Vervo sarunu ciklā, kur mēs atklājam loģistiku tādu, kāda tā patiesībā ir. Vervo kopš 2008. gada nodrošina starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus ar pilnu servisu. Bet šeit mēs rādām to, kas parasti paliek aizkadros – cilvēkus, viņu lēmumus un izaicinājumus. Pirmais Latvijas loģistikas podcasts, kurā cilvēki un stāsti ir svarīgāki par cipariem. Laipni lūgti loģistika bez filtra. Esiet sveicināti, šis ir Vervo sarunu cikls Loģistika bez filtra, kurā mēs runājam par loģistikas nozars aizkulisēm. Un šajā epizodē mans sarunu biedrs būs Jānis, Vervo auto vadītājs un līdzīpašnieks. Sveiks, Jāni! Sveiks! Un tad mēs noteikti arī parunāsim par to, kas tad ir Vervo auto, ko tad Vervo atšķirs no Vervo auto, bet vispirms gribētos tev prasīt, vispār kā tu nonāci līdz loģistikai un līdz auto nozarei tieši? Stāsts sākās ar to, ka biju sasniedzis iepriekšējā darba vietā tā kā gala punktu, nelikās, ka es redzu kaut ko tālāk, gribējās kaut ko dzīvē pamainīt. Un bija iespēja, draugs tajā laikā strādāja Vervo, šobrīd vairs nestrādā, tagad pavisam citā nozarē darbojās. Un tā kā sarunāja pārunas ar Māri, un atbraucu pārunām un provējām, darījām. Darījāt un sanāca, kas tev iepatikās tajā, kāpēc tu paliki? Pirmām kārtām kaut kas jauns, kaut kas interesants. Visu laiku kaut kādi jauni izaicinājumi. Baigi aizrāva šī visa doma ar visu šo transportu. Un, protams, izaugsme arī bija augšupejoša. Un, laikam, tas ir tas, kas noturēja visvairāk, kad tu redzi, kad no tā visa ir kaut kāds guvums. Un pašam patīk un interesanti. Un klienti tā kā ir, kā pateikt, gatavi strādāt ar mani. Tu redzi tā kā atdevi ne tikai no sevis, bet arī no pretējās puses. Un, protams, tā arī turpinājās. Līdz jau tu ierāvies jau tā kā diezgan daudz tajā visā. Un tad jau viss jau tā kā viss iet uz priekšu. Loģistika ievilka. Ievilka. Nav viegls. Darbs ir diezgan sarežģīts. Sirmi mati lien ārā. Uz urā, ja? Bet tomēr aizraujoši tas darbs ir. Ļoti labi noteikti par tām sarežģītajām un izaicinošajām situācijām mēs vēl parunāsim arī, bet vispirms varbūt tādai nelielai skaidrībai, tad ir Vervo un ir Vervo auto, ar ko šie uzņēmumi atšķiras un kas ir tās specifiskās lietas, ko tieši dara Vervo auto? Tā, pirmsākumos es sāku strādāt Vervo, kā loģistikas menedžeris. Nodarbojamies mēs ar kravu pārvadājumiem. Tātad kravas no punkta A līdz punktam B tiek nogādāts, noliktavas, muitas, vispārējais. Un Vervo, tā kā mums ir apakš uzņēmumi, kuri zem mums strādā, kurus mēs kraujam, nogādājam klientu kravas ar apakš uzņēmumiem. Vervo auto, tā ir cita lieta, tur mums ir tieši mūsu transports, mēs tur nenodarbojamies ar ekspedīciju, mēs tur tīri nodarbojamies ar savu transportu, ar kravu pārvadāšanu. Līdz ar to vienkārši reizēm no Vervo tā kā iedot kravas, priekš Vervo auto mēs vedam. Tā kā tas viss tas process notiek tā. Nevis reizēm, principā viss tas cikls notiek vienkārši piesaistot mūsu mašīnas, gan partneru, gan mūsu mašīnas. Vervo auto ir tikai mūsu mašīnas. Un, ja skatās uz tādu lielumu, cik liela vispār ir Vervo auto komanda un cik liels ir tas jūsu autoparks, varbūt paraksturo mazliet?
Šobrīd mēs tā kā sākām 5 gadi atpakaļ šo domu apstrādāt ar Māri. Es biju nostrādājis laikam ar kaut kādi aptuveni 4 vai 5 gadi Vervo. Un tad mēs izdomājām, tā kā jā, nu, vai taisam Vervo auto, tur savas mašīnas ņemsim. Un pamazām no vienas mašīnas, ko paņēmām 5 gadi atpakaļ, esam izauguši jau līdz 7 mašīnām, pamazām kāpinot uz augšu skaitu. 7 automašīnas, 7 piekabes, tātad kopā 14 vienības mums ir mūsējās. Un darbinieku skaits, nu, uz katru mašīnu ir pa vienam šoferim. Nu, protams, tālāk mēs kas viņus dodam darbiņu viņām un tā. 7 mašīnas. Paraksturo varbūt mazliet to loģistikas pusi. Ja? Nu, mēs zinām, piemēram, ja mēs skatāmies uz avio kompānijām, ja? Lidmašīna, ir tāds secins, lidmašīnai visu laiku jālido. Ja? Viņa vienkārši tik nenormāli dārga, ka viņi nevar atļauties tur stāvēt zemes. Ar automašīnu taču ir precīzi tāpat. Vispār, cik maksā viena automašīna un kāds ir viņas tas loģistikas cikls, cik viņai ir jāatrodas visu laiku apritē? Jā, nu, tas ir tas, ko mēs darām ikdienā, ko mums ir jānodarbina mašīna. Ja mašīna mums stāv, viņa nepelna. Mēs ne tikai nepelna, viņa nes mums tā kā zaudējums. Jā, precīzi zaudējums nes, ja tik līdz mašīna stāv, mums pieņemsim ir lietas, kuras mums tāpat tās ir jāapmaksā. Līzingi, šoferu algas un visas grāmatvedības un tā tālāk, licences. Tās tāpat tās tiek pirktas un otstas kasko, kas ir arī ļoti dārgas viss šobrīd. Un tik līdz mašīna stāv, tā ir dīkstāve un peļņa netiek nesta. Un tā tad mašīnai ir cauru gadu jāstrādā. Protams, ar pauzēm, mums ir iekārtots tā, ka mums katram šoferītim ir sava mašīna. Un viņš atbrauc savu reisu, izbrauc un uztaisa pauzi, paņem brīvdienas, pasaka, varbūt, ja vairāk vajag brīvdienas, tad paņemam vairāk. Bet tā pārsvarā uztaisam pēc reglamenta pauzīt un braucam tā kā tālāk reisā nākošajā jau. Nu, ar tādu vidēji mēnesī mašīna pavada reisā no 20 līdz 26 dienām. Tas ir no 30 dienām. Tas ir tas, ko mēs nodarbinām mūsu mašīnu mēnesī. Un tās visas 7 mašīnas ar tiem šoferīšiem ripinās? Jā. Nobraukums jau gadu gaitā jau diezgan liels. Jā. Pirmajām mašīnām, kurām nopirkām, jau ir miljons nobraukums. Miljons? Ok. Miljonus. Jā. Tik daudz tur ir tie odometrā? Jā, var. Jā. Tas ir labi. Bet cik vispār maksā tāds tā kā normāls kravas auto komplekts, ar kuru vadā? Tu vari nesaukt, varbūt tur precīzi cipras, bet tādu no līdz tādam priekšstatam, piemēram. Labi, jo pārsvarā cilvēks zina, tur, cik maksā kaut kāda veca, vieglā mašīna. Ja, tāds normālais. Ja tā aptuveni stāstot, laika gaitā visu laiku cenas kāpj. Tāpat kā arī vieglajām mašīnām ir piekāpuši, tāpat kā jebkādiem izēju materiāliem, tas vienkārši inflācija un vispārējais, kas liek tām cenām augt. Ja? Teiksim tā, 5 gadi atpakaļ, kad iesākām, cena automašīnai ir pakāpusies aptuveni pār 30%. 30 okay. Aptuveni, jā. Ja mēs pirkām pirmo auto, tā precīzi nepateikšu, bet man liekas kaut kādiem 115,000 ar PVN, un tad tas ir tikai vilcējs. Un tagad jau pēdējos pirkām 145, kaut kur 150. Tā kā tā starpība ir tikai vilcējs, plus vēl piekabe. Un arī tāds cenas varēja no tās, kāda ir komplektācija. Tu vari paņemt ar mazu komplektāciju, tad viņa cena būs lētāka, vai pilnu komplektāciju, tad tā cena tur var izaugt pa 20,000 aptuveni. Ja? Neesmu tā pārbaudījis, bet tā tīri aptuveni. Vēl piekabe.
Piekabē arī svarīgs aspekts, kādu piekabi. Tā kā mums ir speciāla, vairāk tā kā specializējamies uz specializētām piekabēm. Mums ir tā kā paplašināmās. Mēs varam tenta piekabē parastajā ielikt negabrīta kravu. Tāda piekabe arī līdz ar to ir dārgāka. Pēdējās piekabes, kuras nopirkām, ja es nemaldos, bija 45 līdz 50 tūkstoši viena. Nu, tā kā tie ir teorētiski vesels sastāvs ar labu mašīnu, labu piekabi 200 tūkstoši. Nu, ko? Un tas nozīmē, ka visu laiku ir jābrauc. Nav variantu. Nav variantu. Tieši tā. Bet, teiksim, cik vienkārši vai sarežģīti ir nodrošināt to, ka tiešām ka tā mašīna visu laiku ir ceļā, ka viņa visu laiku brauc, ka viņa visu laiku strādā. Jo ir skaidrs, ka arī mēs arī esam runājuši šajā pašā sarunu ciklā par to ar kolēģiem, ka dažādi ir jau tie kāpumi, kritumi, tad vajag vest vairāk, tad vajag vest mazāk, tad kaut kādos periodos vispār ir nosacītās dīkstāvis, ja kad ir kaut kādi svētki vai kaut kas cits. Kā ir pēc tās tavas pieredzes? Cik vienkārši vai sarežģīti ir nodrošināt to ciklu, jo loģiski mašīnai ir jāstrādā. Ļoti svarīgi ir sakraut pareizi mašīnu. Viens ir sakraut mašīnas varētu 200, ja, pieņems, tā rupji. Bet kvalitatīvi sakraut es varētu 10 laikam, viens pats. Aptuveni tā. 10, 20 mašīnas. Tas ir viens cilvēks, ko var kvalitatīvi sakraut. Protams, ir atstrādātas lietas, un var arī viens cilvēks atstrādājis kaut kādu maršrutu, pieņemsim, ir jau kaut kāda klienta patstāvīgs maršruts vai kā. Tad var arī, protams, vairāk, bet pēc mūsu pieredzes, kā Vervo auto strādā, uz vienu personu tā kā aptuvenais, tas vidējais skaitlis 10, lai būtu kvalitatīvs darbs. Lai mašīna strādātu, ļoti svarīgi ir, pieņemsim, ir kaut kādas cenas kravām, ja? Ir svarīgi, lai tu nenobrauc tur 500,000 kilometrus pakaļ kravai kaut kādai citai. Tu organizē kravu, pieņemsim, no Latvijas uz Vāciju, ja? Un tu apakaļ nekrausies no Francijas, ja tu esi Vācijā. Tā kā tur ir liela starpība. Tad ir jākalkulē kaut kādas lietas. Protams, patstāvīgo klientu kravas ir ļoti svarīgi. Visu laiku arī tiek kontrolēts degvielas cenu izmaiņas, viss arī mašīnu cenu kāpumi un octu un kasko. Tas viss tiek ierēķināts plus mīnus cenā. Aptuveni tā arī veidojās tā tirgus cena, es gribētu teikt. Tāpēc visiem jau tās izmaksas plus mīnus vienādas ir. Tāpēc plus mīnus arī tā cena varē. Tur pāris simtos reizēm varbūt varē tā cena. Tas ir kādas katram ir izmaksas uz to automašīnu. Tā kā manā gadījumā, ja pieņemsim, man ir šī mana mašīna nedaudz dārgāka, tad arī mana izmaksas ir dārgākas. Tāpēc, ka specializēta piekabe un tā, tās visas ir lietas, kuras ir katru reizi jāieskaita tajā visā. Kā tas ir? Vai klients to jūt, ka viņam vēd ar labāku mašīnu, piemēram? Kas ir tās priekšrocības no klienta viedokļa? Jo patiesībā man jau varbūt vienalga, ar ko jūs tur ar ķēru varat arī vēst. Jā? Ir dažādi klienti. Ir klienti, kuriem ir vienalga, ar ko viņiem ved. Kad tik būtu cenas aspekts. Un ir klienti, kuriem tiešām interesē, lai viss notiktu laikā, lai viss tiktu izdarīts precīzi un bieži atsauksmes tieši, kad aizbrauc tieši mūsu šoferīši, tad ir ļoti bieži labas atsauksmes, super šoferis, tur kvalitatīvi tur nostrādāja, viss tur zināja, palīdzēja un tā tālāk. Tas ir tāds aspekts, kas arī nostrādā darbā ar klientiem. Tad novērtē arī to servisu un kvalitāti un to, ka ir pozitīva atgriezeniskā saite. Vai ne? Jā, bet tas ir, kā jau minēju, kad ir dažādi klienti, kuriem neinteresē iespējams. Reizēm pat ir bijis tā, ka tādam klientam, kuram baigi neinteresē tā sadaļa, viņam galvenais, lai būtu nogādāta krava.
Tomēr, kad atbrauc kvalitatīvs šoferis, kurš savu darbu tomēr labi izdara un tā tālāk, tad tomēr tāpatās arī tiem dažādiem klientiem mēdz būt arī savādāk atgriezeniskā saite. Ka tomēr ir patīkami dienas beigās, vai ne? Jā. Tieši tā. Tieši tā. Domājot vispār par Vervo auto un par uzņēmumu, kas tev kā uzņēmuma vadītājiem arī un līdziepašniekam ir tie lielākie izaicinājumi, ar ko tev ir jātiek galā? Pirmsākumos, pirmkārt, sāku darboties ar savām mašīnām bet laika gaitā piesaistījām arī menedžerus, kuri darbojās ar mašīnām. Un galvenais, laikam, jau ir izveidot to komandu. Komandu, uz kuru var paļauties. Komandā ir gan šoferi, ir gan menedžeri un viss kopums, kā tu izveido komandu. Tas ir ļoti svarīgi, jo tu spēj paļauties uz to cilvēku, kad viņš tev to darbu izdarīs, ka viņš ieradīsies darbā. Un viss process, tā ir ķēdīte, kura izveidojās. Un tas nav tikai nogādāt no punkta A līdz punktam B, bet tā ir ķēdīte, lai tehnika strādā, lai šoferis būtu apmierināts, būtu darbā, lai menedžeris būtu un tā tālāk. Un tas process jau ir diezgan salīdzinoši liels. Gan degvielas uzpildes ir jāizplāno, gan pārkingi, kur apstāties, kur neapstāties labāk, kur tevi var Eiropā, pieņemsim, apzakt. Tas jau šoferīši jau tur atkal iesaistās tajā visā ķēdītē. Viņi zina aptuveni izpēt, tai pašā Google ieiet iekšā, atrod pārkingu un skatās atsauksmes. Citi šoferīši ir ielikuši atsauksmes. Šeit, pieņemsim, ir labs pārkings, ja, tur un tā tālāk. Vai šeit bieži kaut kādas zādzības notiek, ja, arī tā mēdz būt. Tas viss tā ķēdīte ir tomēr svarīgi. Ķēdi un vienota komanda un loģiski loģistikā, ja tas ir svarīgi. Jo ir daudz iesaistīto posmu. Kas tev kā vadītājiem, kas ir tās vērtības vai tās lietas, ko tu arī prasi no savas komandas, kas tev ir svarīgi, lai cilvēkiem, piemēram, viena lieta, tu teici, ka cilvēks ierodās darbā vai ne, laikam, loģistikā savādāk nevar, mums ir jābūt konkrētā laikā, konkrētā vietā, pareizi. Jā. Kas ir vēl tāds? Es novērtēju lojalitāti un punktualitāti. Man patīk, ja mums ir sarunāts, pieņemsim, iekrauties 8, tad mašīnai jābūt 8. Un, ja mums ir darba diena sākās 8, tad mēs arī ierodamies 8. Un lojalitāte, protams, ja kaut kāda notiek, kaut kādi atgadījumi, tad mēs esam pirmie, kas to uzzina, nevis uzzinām no kādas malas. Ja. Tas ir ļoti svarīgais, kas mani interesē, kā vadītājiem. Un kā tavuprāt, vai tās ir tādas īpašības, šīs par kurām tu runā, punktualitāte, lojalitāte, vispār kaut kāda tāda uzticama darba darīšana, tās nav tādas jau vērtības, kas lēnām izzūd, skatoties pieredzē. Droši vien arī tā komanda kaut kad jau pamainās kaut kādā brīdī. Cik vienkārši varbūt ir atrast arī jaunus komandas dalībniekus, kur varētu izpildīt tos standartus, kas ir Vervo auto. Jā. Ir tā, ka ir bijuši dažādi šoferi pie mums. Ir bijuši visiem, kā pateikt, lielākoties mums baigi nemainās šoferi. Galvenais ķēdes posms tajā visā Vervo auto ir tieši šoferi. Jo šobrīd es un Aleksandrs, menedžeris, kur mēs strādājam, mums viss kārtībā, mēs jau ilgus gadus jau strādājam kopā. Tā kā tur viss var uzticēties, viņam zinu, ko viņš dara, kā viņš dara, kvalitatīvi, un tas man ļoti apmierinoši ir. Šoferi ir tādi jau, kas jau ilgi strādā, bet ir reizes vienkārši, kad uznāk šoferim, kad gribās pamainīt vidi. Un, protams, tad arī mums ir jānomaina šoferis. Šoferis iet prom, jāpieņem jauns darbā. Tas šobrīd nav tik vienkārši, jo
Ir ļoti liela daļa šoferi, kuri tā kā uz komfortu vairāk iziet. Viņi jau strādā gadiem jau kādā kompānijā, iespējams, tur maksā mazāk, ja? Nu, iespējams, arī vairāk maksā, ja? Un viņi neapsver par domu nomainīt tā kā, to vidi. Un šobrīd, jā, sludinājumu portālos pastoties, ļoti daudz šoferu darbu meklē tā kā autovadītājs. Tā kā, nu, nav vienkārši. Tu nekad nevari grūti izvērtēt, kas tas cilvēks ir. Mēs viņus paaicinām uz pārunām, un liekas, ka jā, viss kārtībā. Saka, piemēram, sakam, nedzeru un tā tālāk, nepīpēju. Un Slikti ieradumi, kaitīgi ieradumi nav nekā. Jā. Nu, tad ir bijis tāds gadījums, 3 mēnešus tiešām nav neviena starpgadījumu, un pēkšņi neierodas darbā. Ko tas nozīmē reāli loģistikai, tai loģistikas ķēdē? Un kā tu risini to situāciju? Nu, varu vienu piemēru izstāstīt. Nesauksim vārdos, neko. Iespējams, ja šoferis pastīsies šo podkāstu, sapratīs, kurš tas ir. Iespējams, ja. Bet bija gadījums, ja mums bija jābrauc reisā. Šoferis atgriezās no reisa un sarunāts tur pēc 3 dienām jādodas reisā. Bija svarīgi piegādes termiņi tajā gadījumā. Un jau pulkstenis kaut kādi 10, 11, skatāmies, mašīna nekustās. Mašīnai jau bija jābūt iekraušanā jau plus mīnus ap to laiku. Zvanam šoferim, šoferis neceļ. Nu, un tālāk sākās neliela tā kā panika, ko darīt. Neviens cits mašīnas tajā momentā nebija uz vietas. Specifiska krava bija, kur neder, kura katra piekaba bija. Un nācās kaut kādus meklēt risinājumus. Sākās apzvanīju savus pazīstamos kaut kādus šoferīšus, kas vēlējās kādreiz nākt darbā. Un sazvanīju vienu šoferi, jā, viņš teica, tieši sēžu mājās, varu braukt reisā. Tieši gaidu, ka tu man zvanīsi. Nu, gandrīz, jā. Un situācija, jā, tāda izvērtās, un tā kā viss sarunājam, viss ok, braucam, bet tad atkal doma, kur ir mašīnas atslēgas? Un dokumenti, kur ir mašīnas atslēgas. Nu, labi, mums ir rezerves atslēga. Rezerves atslēga tas ir viens, tā kā, labi, tas būtu sīkums. Aizbraucam uz mašīnu, skatāmies, kas tur ir, kas tur nav ar viņu. Šoferis, protams, arī mašīnā nebija. Un ar jauno šoferīti aizbraucām, saprotam, nav degvielas kartes, nav svarīga lieta, lai veiktu uzpildes. Nu, tad bija tāds struggles, ko darīt. Labi, kad zināja adresi dzīvesvietas. Atradām, tad braucām pie šofera. Atradām, jā, kunga dušā. Un Ballīte notika, jā. Tā kā, un tāda epizode viena bija dzīvē, jā. Ir bijuši, protams, vēl, varbūt netik traks, šī bija tāda trakākā. Ir bijuši, kad šoferīši, nav daudz tādas epizodes bijuši, ja godīgi. Es esmu dzirdējis no malas vairākas epizodes tādas, bet man ir bijis, jā, kad pirmdienā, gandrīz katru pirmdienu, kad bija jābrauc reisā, tad ir saslimis, jā, nu, pēdiņās saslimis, jā. Otrdien jau viss kārtībā vesels. Un, apārstējās. Ātri izveseļojās cilvēki. Jā. Nu, tādi gadījumi ir bijuši, bet tas bija tāds, kur tomēr termiņi spieda, un tur bija jārisina ātri, un speciālā piekaba bija vajadzīga tieši tajā momentā. Kur nevarēja katru, pieņemsim, partneri piesaistīt, jo nav tādas piekabas, tā kā, pieņemsim, mums nav daudzām kompānijām. Bet kā tu redzi, strādājot loģistikā, katra situācija ir risināma, vai ir tādas situācijas, kur nevar viss fatal error, kur tev pašam varbūt ir bijis? Ka viss tev ir jāzvan tam klientam un jāsaka, tur nav, nebūs, šodien nav, rīt nebūs un vispār nevarēsim. Jā, pārsvarā laikam jau gandrīz vienmēr ir kāds risinājums. Bet jautājums, vai tas izmainīsies naudas izteiksmē, vai tomēr varam izdarīt to tajā pašā izcenojumā un tā tālāk. Nepieņemt,
tā ir tehnika, pieņemsim, ka mums ir fūras, ar kurām braucam, tā ir tehnika. Tehnika, kā visi zinām, lūst. Viņas tās nav arī lidmašīnas, kuras nevar aizlidot tur kaut kādā noteiktā posmā, nu, ātri aizlidot uz piegādes vietu, pieņemsim. Jā. Reizēm klienti nesaprot to, bet ir lielākā daļa klienta, kas saprot to, kad ir notikusi šaize un mašīna salūzusi vai kaut kas noticies. Nu, tad, protams, risināms ir viss. Jā, nu, bet gadās dažādi. Ir bijis gadījums, kad, ja runāsim par izdzīves gadījumiem, kaut kāda mašīna aizbraukusi tagad ziemā, aizbrauca uz Vāciju, vedām kravu uz Vāciju, un bija tieši tie lielie mīnusi. Un Latvijā bija kaut kāda -15, bet, kad mēs aizbraucām šoferis līdz Polijas pārkingam, tur Polijā naktī uznāca -30 grādi. Un sasala atblūva. Un mašīna salūza, tā kā nobraucām vēl līdz Vācijai, netālu no izkraušanās, mašīna salūza, līdz servisam tikām. Un, nu, tā kā servis teica, jā, tūlīt tās kaut kad pieķersimies klāt, sataisīsim. Nu, klientam noziņojam, jā, kavēsies piegāde. Jau tur pretīm jau ir paņemta jau krava atpakaļ, jau ko vedīsim, kur klientam ar noziņojumu. Nu, bišķiņ varbūt nokavēsim. Un beigās tas aizgāja tik ilgi, ka tur no tā sasalušā AdBlue bija sakususi tā kā elektronika, kas beigās, nu, kamēr viņi to atklāja, tas jau bija no ceturtdienas, tas jau bija pirmdiena, laikam, sestdien mums paziņoja to, kad tā notikās, un tajā momentā nebija citas mašīnas blakus, un nu, varēja tā kā aizgādāt to kravu tālāk, jā, lai varētu aizgādāt tālāk. Tā kā pārkabināt piekabes varētu un aizvest līdz galam. Bet, nu, tā kā servis mums teica, tūlītās sataisīsim, un nu, klientam saka, nu, tūlītās aizvedīsim. Tā ķēdīte aiziet jau tāda. Servis nostrādāja, mums sasolīja tūlītās, un mēs arī klientam sasolījām tūlīt. Beigās aizgāja līdz tam, kad mūs sataisīja tikai piekdienu vakarā, nākošās nedēļas piekdienas vakarā, un piegādi nepaspējām, piegādājām tikai pirmdien. Nu, nav tā, ka viens klients bija neapmierināts, divi klienti jau bija neapmierināti, jo mēs jau arī atpakaļ bijām plānojuši paņemt to kravu. Nu, tad viss tā ķēdīte aizgāja tāda. Nu, tas posms bija tāds, kurš nebija atkarīgs no mums tajā gadījumā. Kas vainīgs? Sals? Nu, jā, varam vainot salu laikapstākļus. jā, bet nu, tieši tā, nu, loģistika ir, tāpēc loģistika tur viss tās situācijas noteikti ir kaut kādā ziņā arī neparedzams. Tu mazliet ieskicēji, jo tieši tā viens ir izaicinājumi ar komandu, ar cilvēkiem, otrs ir izaicinājumi ar tehniku. Jā. Tu esi jau pietiekoši ilgi šajā nozarē, un tu arī stāstīji, ka tu pats sākumā darbojies tieši tā kā ar auto. Kas ir tā tava pieredze ar tādiem varbūt tehnikas kaut kādām sarežģītākajām situācijām, kas ir jārisina? Tu paraksturoji, nu, piemēram, viens šis piemērs, ja, kas izraisa tālāk. Bet varbūt vēl ir kaut kas ir, ko tu atceries no savas darbības pieredzes. Nu, tieši ar mūsu personīgajām mašīnām, Vervo auto, šis bija tāds vislielākais, visgrūtākais gadījums. Tāpēc laikam, tajā atmiņā ir iesēdies. Viņš arī īstenībā bija tieši šogad, pavisam nesen, bet mēs tā kā iesākām darbību, mēs iesākām ar jaunām tehnikām. Un nu, ņēmām tieši tādēļ jaunas tehnikas, lai nepieviltu viņas. Ar tādu domu. Protams, mašīna, jo paliek vecāka, jo lielāks nobraukums, laika zobs un tā tālāk, iespaido mašīnas tehnisko stāvokli. Nu, līdz šim mums baigi pieviluši nav. Izņemot to gadījumu, ka tur bija diezgan tāds laika process, lai to visu salabotu. Tā ir bijuši maziņi sīkumiņi, kuri nav traucējuši darbam. Protams, ne ar mūsu mašīnām ir gadījies arī visādi. Nu, ja tur ir arī vecāka mašīna vai kā, arī jaunas mašīnas. Nu, ir šobrīd tiešām, kā teikt, jaunākas mašīnas reizēm nāk
ar dažādām kļūmēm. Katrai mašīnai ir kaut kāda lieta, kura mēdz saplīst. Varbūt kādai ir elektronika, varbūt tur kādai kaut kas cits, ja, bet pārsvarā tur ir tieši kādam modelim ir kaut kas tāds, kas nav līdz galam pareizi forši nostrādāts. To, diemžēl, mēs arī nevaram iespaidot. Mēs pērkot jaunu mašīnu, to nezinām. Ja pieņemsim, tikko iznāca jauns modelis, noprezentēts, viņš ir super, super jaunā foršā mašīna, ies kalpos un tā tālāk. Bet tā nenotiek, diemžēl. Liekas, kā tu nopirki mašīnu jaunu, un tu 5 gadus varēsi neko nedarīt, gandrīz vai ja? Tā nav. Parasti tomēr kaut kas izrādās, ka ir tāds apslēptais, zemūdens akmens. Vienmēr tāda ir. Jā. To mēs nevaram paredzēt pirms laika. Arī no klienta puses ir jābūt saprotošiem tādā ziņā, ka visādi var gadīties. Mēs te vienā no iepriekšējām epizodēm ar Vervo šoferu Kārlu runājām par to, kādas ir dažādas arī automarkas vai ir dažādas priekšrocības kādai automarkai un kā šoferi vai fūristi paši izvēlas. Kāda varbūt ir tava kritērija, skatoties uz dažādiem ražotājiem, dažādiem modeļiem, kam tu pievērsi uzmanību? Pat nav varbūt jāsauc ar specifisku ražotāju, bet kas ir tās lietas, kas tev kā Vervo auto vadītājiem ir svarīgas? Mašīna, tehnika, tā tad es skatos uz to, un tad es vienmēr zinu, ka šis visticamāk ir tas, kas to man piegādās. Ir pāris lietas, kas ir vajadzīgas. Protams, tā ir uzticamība. Kaut kādu to uzticamību esi iegūs un tirgu apzinot, arī mūsu partnerus, ar kādām mašīnām brauc un tā tālāk. To visu noskaidrojot, kaut kādas viņa dzīves piemērus pastāstot, kā šī mašīna ir nokalpojusi labi un tā tālāk. Tās lietas, ko es noskaidroju pirms iegādes. Otrs, arī svarīgi, vai šoferis vēlās ar tādu mašīnu braukt. Jo arī Kārļa epizodē Kārlis teica, neatceros, kuru marku gan viņš teica, ja būtu šī mašīna, es viņā nekāptu. Ja, bet tieši tāpēc arī mēs esam izvēlējušies nedaudz dārgākas, varbūt automašīnas, bet liekas, ka šīs ir pareizās izvēles. Pašam liekas. Iespējams, mēs būtu nopirkuši kādu citu marku, varbūt arī būtu labi, vai labāk, vai sliktāk. To mēs nezinām, bet šis ir tas, ko nevienmēr pieņemsim, ir svarīga tā cena, zemākā cena, pērkot mašīnas. Mūsu gadījumā mēs arī neesam pirkuši pašas lētākās, un tas strādā. Nevienmēr arī tu pārtikas veiklā nopērci pašus lētākos makaronus. Ja. Jā, pat pēc pētījumiem cilvēki nepērkot pašas lētākās, pārsvarā. Jā, tas ir ļoti dažādi. Protams, tieši tā. Un jautājums, kāpēc tur ir kaut kāda arī loģika apakšā viennozīmīgi. Kāds varbūt ir tavs skats vispār uz loģistikas nozari nākotnē? Ko tu pats sagaidi? Gan varbūt tādā personiskā ziņā, kā tu sevi redzi, gan kopumā, kas nozarē notiks, varētu notikt? Kopumā nozarē grūti prognozēt, jo iet kā pa kalniem. Visu laiku ir kādi stragli, nezinu, kā pateikt pareizi, izaicinājumi. Tādas grūtības. Jā, grūtības, izaicinājumi. Jā. Kaut kas jauns visu laiku. Arī šobrīd, kā mēs zinām, degvielas cenas lēnām kāpj, un viņas katru dienu kāpj. Un ar klientiem visu laiku jārunā par degvielas kāpumiem. Un, jāziņo viņiem, ka šodien jau cenas ir pakāpušās, un arī mēs paceļam savu cenu. Pieņemsim tam pašam vienam maršrutam, kas bijis pa vienu cenu. Līdz ar to mēs esam spiesti pacelt. Mēs jau nevaram braukt pa mīnusiem un tā tālāk. Un, tas tirgus visu laiku regulāri staigā. Tie izaicinājumi, kuri mums arī visu laiku ir mūsu priekšā. Tāpēc grūti prognozēt, kas būs nākotnē. Bet manas cerības, kad mēs kā Vervo auto izaugsim vēl lielāki.
Tas arī ir šī brīža plānos, lēnām kāpināt. Tā kā, ja redz 5 gadu laikā mums jau ir 7 mašīnu autoparku no vienas. Un, lēnām kāpinam savu apjomu. Un ceram, ka darbs būs daudz. Grūti pateikt tiešām, kas būs tālāk. To neviens nezina, to neviens nevar prognozēt, bet es domāju, autotransports būs kā arī līdz šim. Tā arī vēlāk viņš būs ļoti svarīgs posms. Diez vai kaut kas robotizēts notiks vai kā. Protams, visādas inovācijas notiek, tas pats dzelzceļi un ar kuģiem un tā tālāk. Bet tas posms līdz gala klientam tāpat ir vajadzīgs ar autotransportu. Tā kā, autotransports, es nedomāju, ka kādreiz pazudīs. Tas ir tādā uz nosacīt tādas cerīgās nots, bet skaidrs, ka tās pārmaiņas ir nepārtraukti visu laiku un katru dienu mēs tieši tā, kā tu arī teici, ka mēs reizēm nezinām, kas rīt būs vai ne. Piemēram, par tevis minētajām arī degvielas cenām. Vismaz šajā brīdī. Varbūt kas ir tas, ko tu gribētu pateikt tiem, kas vispār domā par loģistiku? Tu pats arī ienāc loģistikā un sāki darboties, un tur esi palicis. Ir cilvēki, varbūt, kas uz loģistiku skatās kā uz nozari un domā, jā, baigi interesanti, bet tas varbūt nav priekš manis vai vispār, ko jūs tur darat. Kas varbūt ir tas iedrošinājums, kaut kāds novēlējums, ko tu varētu pateikt? Vai tu vispār aicini šobrīd cilvēks darboties loģistikas nozarē? Vai tā ir pārāk traka, kur labāk galvu nebāzt tiem, kas nav pietiekoši drosmīgi? Es diezgan ilgu laiku jau strādāju loģistikā. Man ir bijuši menedžeri nākuši pie mums, asistenti, un ne visi to var izturēt. Ne visiem aiziet tāpat tās kā jebkurā citā darbā. Ir kādam, pieņemsim, kam patīk celtniecība, ja, un ir kādam, kam patīk apzaļumot dārzus, ja, un viņš nekad nesapratīs, ko tur darīt celtniecībā, un tieši otrādi tas, kas iet celtniecībā, nesapratīs, kas ir, ko viņš dara tajā apzaļumošanā. Ja. Tāpat ar šo darbu. Ja tev tiešām liekas, es, kad nācu uz šo nozari, man likās tā, tas ir priekš manis. Es tur ieiešu iekšā, un man tur viss sanāks, un man bija tāda sajūta tieši, kad man tas varētu izdoties, ka man tas patiksies, un tā arī tas notikās. Novēlējums ir tāds, ja tev tiešām to gribās, tad nāc un mēģini, bet tas nebūs atnākt uz darbu, atsēdēt, sagaidīt kaut ko. Tur ir vajadzīgi ieguldīt savu darbu iekšā tajā visā, lai tev tas arī patiktos, lai izdotos. Ir bišķi vajadzīgs motivācija no savas puses. Tā kā, ja tu esi motivēts un gatavs tam, tad darbs nav viegls. Darbs nav arī grūts, bet ir ļoti atbildīgs un sarežģīts. Reizē ar vieglu un sarežģītu, tā kā viss kopā. Tā kā, ja ir kādi, kas grib tā kā loģistikā darboties, droši ņemiet, tas diezgan interesants darbs. Tas ir interesants darbs, prieks dzirdēt. Tev laikam varētu teikt, prasītos jau tā kā likt komatu un noslēgt, vai ne? Bet man prasās tomēr papildus jautājumu tev vēl paprasīt pie šī. Kā tu pats saglabā to līdzsvaru, kā tu pats saglabā motivāciju? Kas tev pašu motivē joprojām palikt šajā, tomēr sarežģītajā un tādā atbildīgajā darbā? Liela motivācija droši vien lielai daļai ir atalgojums. Arī šajā nozarē ir salīdzinoši, es domāju, virs vidējās Latvijas algas atalgojums, un tā ir tā viena no motivācijām. Bet otra tā motivācija varētu būt laikam tas, ka man patīk. Man patīk tiešām šis darbs. Tā jau būs tā otra motivācija. Ja sakomplektējam motivāciju, strādāt, gribēšana, patikšana un atalgojums, tad man ir plus. Plus. Un klausies, kā tu pats uzlādēji savas baterijas tajā brīdī, kad, zini kā, motivācija tā ir viena lieta, bet, ir šādas grūtības un nezinu, tur sarežģījumi un problēmas un tā, ka galva kūp, un tad kā tu tiec vaļā no tām trakajām problēmām, kas tev piešķir enerģiju? Pirmsākumos
varbūt nebija tik viegli, jā, jo nebija tā pieredze. Un likās, ka katrs pirmais gadījums, kaut kāds starpgadījums vai situācija, kur bija jārisina, likās, ak, Dievs, atkal sākās. Jā. Bet tad tu saproti, laika gaitā tu ejot, ka tā jau ir ikdiena. Man tā kā tie vairs pat var, iespējams, nav baigie pārbaudījumi. Es to vairāk tā kā ikdienu. Es saprotu, ka var gadīties dažādi. Var salūst mašīna, var tur šoferis neiznākt uz darbu un var sabojāties krava kāda. Jā, un tie visi gadījumi jau ir dzīves gaitā izrisināti un tā kā es jau zinu, ko jādara jau tajā posmā un ar vēsu prātu tā kā pieņemu lēmumu un turpinu strādāt. Tā kā, vakarā, protams, atslēgties no darba. Cik sanāk, jo darbs ir tāds, kad tev var 6 no rīta pazvanīt un tev var 10 vakarā pazvanīt. Jo mūsu darba laiks, teiksim tā, ir no 9 līdz 5, ja, 5:30, bet patiesais darba laiks tomēr ir automašīna nebrauc no 9 līdz 5:30. Viņa brauc visu laiku, un, ja kaut kas atgadās, ja kaut kas ir vajadzīgs, tad jau sakontaktējās tāpatās ar mums šoferi, vai arī klienti reizēm kraujās vēl vakarā mašīnas. Ir vietas, kur strādā no oktavas līdz visu diennakti, pieņemsim. Jā, tāpatās jau visu laiku ir jābūt uz telefonu, lai atrisinātu kaut ko. Telefonu tu neslēdz ārā? Tikai šobrīd. tā es nekad neslēdzu ārā. Šobrīd esmu noziņojis kolēģiem, kad nebūšu pieejams. Jā. Lai zvanu kolēģiem, lai kolēģi arī pastrādā, vai ne? Jā. Tieši tā, kādam visu laiku ir tā maiņa jātur. Jā, problēmas jau neguļ, ja viņam jau nav darba laiks. Tieši tā. bet jā, noslēdzot, varbūt vēl kaut kas, ko tu gribi pateikt. Vienalga, vai novēlējums, vai kaut kāda doma, vai atziņa, vai vienkārši kāds joks, nezinu, brīva izvēle. Godīgi nav ko pateikt vairāk. Man liekas, forši izrunājam visu. Diezgan daudz ir pateikts. Apstāstīts, ieskicēts un tā tālāk. Ļoti ceru, ka šo video redzēs mūsu klienti daudzi un nāks pie mums ciemos. Jā, paldies. Šis bija forši tiešām. Jā, sveicieni visiem Vervo un Vervo auto klientiem un paldies visiem, kas skatījās, kas klausījās. Tiekamies nākamajā epizodē, kurā mēs runāsim par Vervo filiāli Jelgavā. Un ne tikai par Vervo filiāli Jelgavā, bet arī par hokeju patiesībā mēs parunāsim. Tā kā būs mums ļoti, ļoti interesanti epizodi. Ko turpinām skatīties. Visu labu!